Lai arī cik aizraujoši tas nebūtu, šī nav kāda no vienkārši cilvēku acīm paslēpta eksperimentālā Virszemes laboratorija, bet labi zināmā naftas pārsūknēšanas stacija Džūkstē. Ierobežotajā teritorijā iekļūst tikai retais. Taču šobrīd naftas pārsūknēšanas stacijā ir neparasti daudz cilvēku un citu dzīvu radību. Dzirdamas latviešu, krievu un čehu valodas. Trošku odčerpeme do toho. No. Viņus vieno sekojošais. Latvijas un Krievijas kopuzņēmumam Latrostrans pieder 3 Latvijas teritorijā esoši naftas un naftas produktu cauruļvadi. Pa cauruli Polocka-Ventspils šobrīd joprojām intensīvi plūst dīzeļdegviela, bet pa naftas ceļu Polocka-Mažeiķi un Polocka-Ventspils jau ilgi nav pārvietots tās augtais melnais zelts un sazin, kā tas atkal notiks. Cauruļvads bija apstādināts, tāpēc, ka operators tas bija kompānija Transnefts. Viņš vienkārši apturēja cauruļvada darbību Baltkrievijā un Krievijā. Jo mēs zinām, jau 2002. gadā bija izbūvēts jauns naftas vads Krievijā pie Sanktpēterburga. Pēc darbības apturēšanas nafta caurulēs ilgi glabāta, līdz kļuvis skaidrs, ka tā ir pārāk liels kārdinājums nelikumīgās pieslēgšanās tīkotājiem un pārāk liels drauds videi. Lai samazinātu to ekoloģisko risku un cauruļvada iekonservēt. Tāpēc bija izstrādāts konservācijas projekts, kurš paredz darbos 3 etapos – naftas izpēšana, ķīmiska attīrīšana un inertizācija. Naftas cauruļvada Polocka-Ventspils garums, ko mēs konservējam, ir 250 km no Lietuvas robežas līdz Ventspilī. Un lūk, netīra piena krāsas ūdens ir naftas cauruļu tīrīšanas rezultāts. Kādam tas ir lielākais biedz, bet citam gardākā maltīte. Un tos citādos labi pazīst kungi no Čehijas. Iepazīstieties, šādi izskatās baktērijas, kuras sašķeļ naftas produktus. Šīs baktērijas ir atrastas dabā, vietā, kas bija piesārņota ar naftas produktiem. Sākumā izmantojam to spēju sadalīt ogļūdeņražus un tad savairojām. Pasaulē šo metodi izmanto jau vairāk nekā 50 gadus. Tā ir izplatīta gan ASV, gan Krievijā, gan arī Eiropā. Čeha komanda pirms mēneša Džūkstē ieradās ar 200 ml baktēriju burciņā. Speciāli ierīkotajā telpā tās labi baroja ar 100 kg cukuru un minerālu mēslojumu un citādi izdabāja, lai nodrošinātu labvēlīgos vairošanās apstākļus. Šobrīd baktērijas ir gatavas. Puto kā alus un smaržo kā maizes ieraugs smejas baktēriju audzētāji. Ar 150 kubiem baktēriju šķīdumu jāpietiek, lai attīrītu abus ūdens baseinus. Attīrot ūdeni ar šo metodi, nerodas nekādi bīstami atkritumi. 2000 kubus ūdens mēs iepumpējam naftas caurulēs un tikpat arī izpumpējam. Caurules ir iztīrītas un tagad attīrīsim arī ūdeni un pēc tam nekaitīgi to atgriezīsim dabā. Pēc 3 mēnešiem ūdens būšot tikpat tīrs kā upēs. To vēlreiz ķīmiski testēs un ielaidīs vietējo upē. Par upēm runājot, valsts vides dienests ziņo, ka Mārupīte, kur pirms pāris gadiem ieplūda pamatīgs sacīves ķīmijas vielu kokteils, atkopusies pati. Tādu mikrobu, kuriem tā teorētiski piemīt tāda aktivitāte, noardīt naftas molekulas, tādu ļoti daudz. Gan baktērijas, gan mikroskopiskas sēnes, bet galvenais uzdevums mums nodrošināt tādus apstākļus zemē, lai tie mikrobi strādātu. Interesanti, ka daba līdzīgi kā cilvēka organisms no vietējiem produktiem iegūst daudz vairāk laba nekā no eksotiskiem viesiem. Mikrobi, kurus izdalīja šeit, viņi arī aktīvāki šeit, šajā teritorijā. Teiksim, ja mēs atvedām biopreparātu no Afrikas vai no Meksikas, iespējams, ka tie atvestie mikroorganismi neizturēs konkurenci.
Spriežot pēc aprīkojuma, reiz naftas caurulēs pabijušajiem ūdenim pēc pāris mēnešiem vajadzētu lepoties ar acīm redzamu pirms un pēc efektu.